Ja tev ir viena alga, kas dzīvos Latvijā pēc 10 gadiem, kam piederēs Latvijas īpašumi, kādā valodā runās Latvijas iedzīvotāji, tad šis stāsts nav domāts tev. Bet ja vēlies saviem bērniem nodot labāku Latviju, nekā esi saņēmis pats, tad ieklausies un pieņem lēmumu. Pirms pāris gadiem Ainārs Šlesers kopā ar Prokrievisko saskaņas centru izmainīja imigrācijas likumu, paredzot, ka ik viens ārvalstnieks var iegūt uzturēšanās atļauju mūsu zemē, ja vien iegādājas šeit nekustamo īpašumu. Jau toreiz pret šo ieceri stingri iebilda daudz Latvijas iedzīvotāju un par sekām brīdināja ārvalstu vērotāji. Ieguvēji no šī soļa ir daži – nekustamo īpašumu spekulanti un tie ārvalstnieki, kas par lētu naudu vēlas iegādāties uzturēšanās atļaujas Schengenas zonā. Bet uz kā rēķina? Latvijas īpašumus izpērk ārzemnieki. Parasti valsts meklē veidus, kā ierobežot nekustamo īpašumu nonākšanu ārvalstu rokās. Latvijā notiek pretējais. Iespējas izpirkt tēvzemi tiek reklamēts līdzīgi kā veikalnieki reklamē veļas pulverus. Jauns imigrācijas vilnis. Okupācijas rezultātā jau tā ir dramatiski samazinājies latviešu īpatsvars Latvijā, un vairākās lielajās Latvijas pilsētās latvieši ir pat mazāka nekā puse. Dažu gadu laikā uzturēšanās atļaujas iegūši vairāk nekā 7000 tās tīkotāju, un šim skaitlim ir tendence pieaugt. Lielākoties uzturēšanās atļaujas vēlas iegūt iebraucēji no Krievijas un NVS valstīm, bet pēdējā laikā īpašu aktivitāti izrāda laimes meklētāji no Ķīnas. Cieši ilgspējīgas nozars. Mākslīgi uzpūšot tikai nekustamo īpašumu tirgu, cieši citas, ilgspējīgākas nozars. Piemēram, ieguldīt ražošanā, kur iespējamo peļņu būtu jāgaida ilgāk, bankām ir mazāka interese. Tirgus nepieejams vietējiem. Ja tiek mākslīgi kāpināts nekustamo īpašumu cenas, tie kļūst nepieejami Latvijas pilsoņiem, jo īpaši jaunajām ģimenēm. Tas savukārt var papildus veicināt Latvijas iedzīvotāju izceļošanu. Kas tev šķiet svarīgāk? Mūsu nostāja ir nemainīga. Mūsu zemes izpārdošana ir jāierobežo, bet uzturēšanās atļauju tirdzniecību pret nekustamiem īpašumiem jāpārtrauc. Mūsu oponenti uzsver, ka uzturēšanās atļauju tirdzniecība līdz šim esot nesusi lielu ieguldījumu tautsēmniecībā. Ņemot vērā fiktīvo darījumu skaitu, to gan varētu stipri apšaubīt, bet pat ja šie cipari būtu ticami, valsts budžets no tā ir iegūst tikai nelielu daļiņu. Piemēram, no valsts nodevas par visiem šiem gadiem iekasēt tikai 7 miljonu latu. Turklāt diez vai par ilgspējīgu tautsēmniecības piemēru var tikt uzskatīta mērķtiecīga īpašumu izpārdošana ārzemniekiem. Īpašumi kādreiz beigsies, taču sekas no šiem darījumiem uz savas ādas būs jāizcieš mūsu bērniem. Vēl apgalvots, ka ja jau reiz mēs atrodamies Eiropas Savienībā, ik viens tāpat varot iegādāties Latvijas īpašumus. Jā, taču tas nenozīmē, ka mums šis process vēl vairāk ir jāveicina. Līdzībās runājot, ja mēs nevaram futbola bumbu iesist pretinieku vārtos, mums nav jāsit pašiem savējos. Vēl dzirdēts, ka tūlītēji apturot uzturēšanās atļauju tirdzniecību būtu nodarīts liels kaitējums būvniecībā nodarbinātajiem un nekustamā īpašuma tirgotājiem. Pirmkārt, mēs neuzstājam, ka uzturēšanās atļaujas obligāti jāatceļ jau no 1. janvāra. Tas var notikt mazliet vēlāk, lai uzņēmēji spētu sagatavoties. Tomēr ir skaidri jānosaka, kur un kā pārmaiņas notiks. Otrkārt, mēs esam gatavi piedāvāt kompensējošas alternatīvas tieši šīm nozarēm. Būvniecībā ilgtermiņa ēku siltināšanas programmas, kas ļaut ietaupīt Latvijas iedzīvotājiem. Nekustamā īpašuma jomā pirmā mājokļa atbalsta programmu jaunajām ģimenēm. Plašāk raugoties, zaudētāji no esošās sistēmas saglabāšanas būtu visi. Vāja un izpārdot Latvijas valsts nevar būt izdevīga nevienam no mums. Varētu vēl saprast, ka šādu apkaunojošu sistēmu Latvijā ir ieviesis Šlesers un saskaņas centrs. Bet kāpēc tā netiek pārtraukta tagad, kad valdību vada Vienotība un premjers Valdis Dombrovskis? Daži uzskata,
ka tas saistīts ar premjera privāto biznesu, kas lielā mērā atkarīgs no uzturēšanās atļauju tirdzniecības. Mēs negribam tam ticēt un ceram, ka premjera galvenā motivācija ir Latvijas intereses. Pašlaik cīņu par uzturēšanās atļauju tirdzniecības atcelšanu ir uzsākusi Nacionāla apvienība. Pret ir Saskaņas centrs. Vienotība joprojām nevar izvēlēties, pie kā sēdēt kamanās. Vai šoreiz mums izdosies, atkarīgs arī no tevis. Aicinām skaidrot to arī citiem. Stāst savu viedokli politiķiem, kurus esi ievēlējis. Esi aktīvs. Latvija nepieder mums vieniem. Mēs esam tikai uz mazu brīdi to aizņēmušies no saviem bērniem. Vai būs ko atdot?